Vai jūs redzat, kas notiek? Vai tas jūs satrauc? Vai jūsu sirdis lūst? Protams, es šeit nerunāju par Latvijas ekonomisko situāciju vai demografisko situāciju. Es domāju tieši par garīgo stāvokli, kāds ir mūsu valstī, kāds ir Eiropā, varbūt visā pasaulē, bet paskatīsimies uz Latvijas kristietību. Un apustuļi, kā arī kungs Jēzus jau mūs laicīgi brīdināja, ka pēdējās dienās atkrišanas kristietība ies vairumā. Tas nozīmē, ka daudzi cilvēki domās, ka viņi tic Jēzum, ka viņi praktizē savu kristietību, viņi apmeklēs varbūt draudzes un dievkalpojumus un reizēm arī lūgsies. Bet viņi nebūs tie, kas ir patiesi atzimuši no Dieva un kas dzīvo padevībā viņam. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā Jēzus to ilustrē ar vārdiem, ka būs cilvēki, kas nāks tiesdienā un teiks: kungs, mēs tavā vārdā visādas brīnišķīgas lietas esam darījuši. Viņi ir kalpojuši, viņi ir lūguši, viņi ir sludinājuši un vēl daudz ko. Un kungs viņiem atbildēs: ejiet prom no manis, jūs ļaunu darītāji, es jūs nekad neesmu pazinis, jūs bezlikumības darītāji. Jūs, kas saucat mani par kungu, bet jūs nedarāt to, ko es jums pavēlu, jūs neturat manas pavēles. Kas ir šī atkrišanas ticība, atkrišanas kristietība? Tas nenozīmē, ka cilvēki nolieks Kristu. Nē, protams, ka ir arī tādas grupas, tur ateisti, agnostiķi, citas maldu reliģijas. Bet šī, par ko es šodien runāju, ir tieši tie, kuri vēl aizvien tic Jēzum. Viņiem vēl aizvien ir ticība, šī kristietība, viņi vēl aizvien to praktizē. Bet tā nav tā kristietība, kādu Kristus izveidoja, kādu apustuļi sludināja. Viņiem vēl aizvien ir ticība uz Kristu, bet tā nav tā ticība, the faith. Tā nav šī ticība, šis šaurais ceļš, šī veselīgā mācība, šī apustuliskā mācība. Cilvēki pie tās neturās un neturēsies. Un es domāju, cik daudz to redz. Cik daudziem ir acis, lai redzētu, ausis, lai dzirdētu. Cik daudziem sirdis lūst par to. Un, ja tu to redzi, tad līdzīgi kā Nehēmija, pirmkārt jau tavs sirds lūst, tu gribi raudāt, tu gribi runāt, tu gribi brīdināt. Un tad varbūt Dievs arī var pavērt durvis, lai darītu kādus darbus un kalpošanas, lai arī citi varētu nākt pie atzīšanas un šie mūri varētu tikt sakārtot. Un tāpēc es jautāju, vai ir kādi, kas to redz? Vai ir kādi, kuri raud par to? Vai ir kādi, kurus tas satrauc? Vai ir kādi, kuri lūdz, lai Dievs dod atgriezties tiem cilvēkiem mūsu zemē, kuri sev uzskata par kristiešiem?